Kāpēc bija izvēlēts šāds termiņš? Tas nozīmē, ka ir bijusi reforma, mēs paņēmām šo posmu pēc reformas. Kāpēc tieši 16. maijs, tas bija vienkārši pētījuma pabeigšanas datums, tad ar to atspoguļojot šo situāciju, kas notiek patreiz, posmā pēc reformas. Pētījums norisinājās visai Jēkabpils novadā, tā skaitā arī pilsētā, jo šobrīd mēs nevaram vairs atvienot lauku teritoriju un pilsētas. Attiecīgi mēs centāmies aptvert visu iespējamo informāciju, kas mums bija pieejama šajā novadā. Kas bija izmantots šajā pētījumā, tās bija 4 metodas. Viena no tiem, protams, ir lūžstokdati, kur mēs apkopojām datus par reģistrētām biedrībām, likvidētām biedrībām, kādas ir jaundibinātas biedrības, cik daudz, kādās nozarēs biedrības darbojās. Dokumenta analīze mums bija norīkots cilvēks Jēkabpils novada pašvaldībā, kas atbildēja uz mūsu jautājumiem par finansējumiem, par projektiem, par dažādiem datiem, kādās nozarēs projekti bija realizēti, cik liels finansējums ir piešķirts uz to brīdi. Kā šī sadarbība bija ļoti veiksmīga, visus iespējamos datus uz to brīdi mēs arī ieguvām. Bija arī aptaujas anketa, kura tika izplatīta visām Jēkabpils novada biedrībām. Vienīgais, ar ko mēs saskārāmies, tāds izaicinājums bija biedrību dati. Jo pašvaldības mājaslapā, kur ir tas ANO sektoru dati, tur bija, teiksim, ēpasti, kuri vairs neeksistē. Biedrības iespējams, kuras jau ir likvidētas, jo sūtot uz dažādiem ēpastiem, mēs bieži vien dabījām atpakaļ, ka šāds ēpasts neeksistē. Tā kā šis ir bijis tāds diezgan liels izaicinājums, ka bija jāsavāc tie dati no dažādiem avotiem, gan no mājaslapām, gan kaut kad privātie dati, gan iegūstot arī no partnerības datus. Šīs arī būs atspoguļot secinājumos, ka nav varbūt šīs vienotas kaut kādas datubāzes, kur var iegūt šos datus, lai attiecīgi ir iespējams uzlabot to komunikāciju. Kā arī mums bija iespēja intervēt Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvi, attiecīgi atspoguļojot gan šo secinājumu, gan priekšlikumus, gan dažādus problēmu jautājumus šajā pētījumā. Izvērtējot lūžstokdatus, kā jūs redzat, šis biedrības skaits pašā pamatā ir diezgan stabils. Jebkurā gadījumā ir novērojams no 21. gada līdz 25. gadam biedrību skaits palielinājums, ko mēs redzam, ka 21. gadā ir bijušas 303 biedrības, 25. gadā ir 330. Varam novērot arī to, ka no 21. gada līdz 25. parādās šīs likvidētas biedrības. Iemeslus, es domāju, ka te var nemeklēt, skaits ir ļoti mazs, līdz ar to iespējams vienkārši cilvēki pārstājuši darboties, iespējams apvienojās ar kaut ko un izdomā likvidēt biedrības, jo skaidrs, ka tur ir sava veida administratīvais sloks, tur ir birokrātija, jābūt atskaits, jānodod dažādi gadi pārskati, kas arī sarežģīja cilvēkiem dzīvi. Līdz ar to pieļauju, ka šīs skaits neko praktiski neatspoguļo sliktu. Ir jaundibināts biedrības katru gadu, skaits ir, viss palielinās. Un, ko mēs arī izvērtējot šos datus, bija 27 organizācijām tika piešķirts sabiedriskā labuma status. Tas nozīmē, ka tas ir 8,2% no visām reģistrētajām biedrībām. Ar ko mēs saskārāmies pēc tam, ko jūs arī tālāk redzēsiet, kad bieži vien šīs sabiedriskā labuma status šīm organizācijām nekādīgi netiek kontrolēts un pārbaudīts. Tā kā organizācijas status ir, bet no valsts puses tā kā šīs kontrolas nav. Bieži vien organizācija to status ir ieguvusi, pati neapzinoties, kāpēc viņa to ir izdarījusi. Ja mēs izvērtējam NVO darbības jomu klasifikāciju, tad 33 dažādas darbības jomas ir pēc NES klasifikātora, bet, diemžēl, gan 155 organizācijām tā kā nav precīzi norādīts šis status. Kas arī apgrūtināja, pieņemsim, to datu apkopojumu, jo īsti tad nav skaidrs, kurā nozarē viņas darbojās. Vismazākais skaits tā ir kultūras joma. Pieļauju, ka tas saistīts pati darbojoties kultūras jomā, pieļauju, ka tas ir saistīts ar to, ka tomēr tas dalībnieku skaits vecums tā kā palielinās, attiecīgi jauniešiem mazāk interesē šī joma, tādējādi šīs biedrības turās diezgan ilgi ar tādu labu statusu, viņas ilgi darbojās, bet attiecīgi, ja tos
jauno plūsmu cilvēku ļoti grūti piesaistīts. Kas arī pierādījās ar faktu, ka visvairāk Jēkabpils novadā reģistrētas biedrības sporta nozarē. Tās ir 53 biedrības. Tā kā mēs secinām, ka tomēr tas sports vairāk apvieno šobrīd jauniešus, iespējams jaunāka gājuma cilvēkus, un viņiem ir interesantāk iesaistīties arī tur. Kā jau es teicu, mēs izskatījām šo anketu, tur bija ļoti dažādi jautājumi. Protams, ka vairāk mēs centāmies uzdot jautājumus par komunikāciju ar pašvaldību, par viņu pieredzi sadarbībā ar pašvaldību, par kaut kādiem izaicinājumiem. Piedalījās tātad 20 Jēkabpils novada biedrību pārstāvji, kas ir, iespējams liekas ļoti maz, bet šīs atbildes ir ļoti saturiskas, attiecīgi cilvēki tiešām tērē laiku iedziļināties, izlasīt, arī atbildēt, jautājumi tiešām ļoti plaši un arī atspoguļojam, teiksim tā, faktisku pieredzi sadarbībai ar pašvaldību. Ja mēs runājam par to sadalījumu, kā apmēram aizpildīja pilsēta lauku teritoriju, tad plus mīnus tas bija uz pusām. Neteikšu, ka bija pārstāvji vairāk, teiksim, pilsēta pārstāvji vai nē. Praktiski no visām lauku teritorijām bija kaut viena atbilde bija, bet, ko es atgādināšu, es pateikšu, ka tas tiešām bija izaicinājums dabūt kontaktus, jo, mēs to atkārtoši, mēs to atspogļosim secinājumus, ka nav šīs vienotas datubāzes, kur mēs varētu iegūt tieši kontaktus par visām biedrībām. Kā jau te rakstīts, ka lielākā daļa respondentu darbojas jomās, kas saistīts ar sociālo palīdzību, labdarību, tiesību aizsardzību, rehabilitāciju, izglītību, jauniešu attīstību, arī ļoti daudz pārstāvu, tur ir šīs sporta aktivitātes. Ēdināšana, iespējamība, kultūriski mantojuma saglabāšana, attiecīgi jūs redzat, ka plus mīnus skaits ir diezgan līdzvērtīgs. Ko mēs varētu izsecināt no šīs anketas? Pieminēšu, ka visas atbildes un visa šī informācija tiešām ir no respondentiem, tas nav mūsu interpretācija, tie ir kā sausi fakti. Un aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa respondentu uzskata sadarbību ar komunikāciju ļoti pozitīvi. Tiešām bija ļoti daudz atbilžu par to, kad pretim nākoši, kad atrod savu cilvēku, kad visa komunikācija ir diezgan ātra. Kā arī otrā jautājumā jūs redzat, kad lielākā daļa respondentu vērtē pozitīvi vai neitrāli. Nebija atbilžu, kad tiešām ir kaut kādas sarežģītības komunikācijā, vai nevar atrast atbildi, vai nevar atrast personu. Visādā ziņā, kad var teikt, ka visi respondenti atbildēja par to, ka šī komunikācija notiek. Attiecīgi, cik veiksmīgs ir rezultāts, tas jau ir cits aspekts. Un tikai trešdaļa respondentu norāda, ka viņiem ir konkrēta kontaktpersona pašvaldībā. Tas nozīmē, ka tas kontakts jau ir iespējams izveidojis gadu gadiem, un viņš jau ir. Bet gandrīz tikpat atbildēja, ka šāda persona nav pieejama. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka varbūt ir jaunas biedrības vai arī varbūt mainījās tie darbinieki un ar īsti kontaktu. Šeit, kā mēs to nevaram pagaidām izvērtēt. Kādi ir galvenie izaicinājumi sadarbībā ar pašvaldību pēc respondentu domām? Tas ir nepietiekams finansējums vienmēr sektoram, vai tā trūkums. Tas tiešām bija vairāks lielāko daļu atbildēs vērtēts minēts kā būtis šķēršļis. Otra atbilde pēc popularitātes bija neskaidri vai negodīgi sadalīts finansējums, ka priekšroka tiek dota redzamākām aizbraucas, nozīmē tās, kas ir, teiksim, vairāk darbojās, ilgāk darbojās, viņas ir redzamākas, ka mazāk atpazīstamākas biedrības paliek ārpus sadalas. Trūkst caurspīdīgumu budžeta sadalē, netiek saprasts vēl joprojām, kas un kāpēc tiek atbalstīts konkrētas organizācijas, kā arī nav skaidri kritēriji, kā tiek izvērtēts projekti. Ļoti daudz jautājumu arī šajā sektorā, arī pašvaldības darbinieks atzina, ka tieši pēc projekta apstiprināšanas ļoti daudz zvanu, ļoti daudz vēsturi par to, kā tika piešķirts šīs finansējums. Tomēr atzīst, ka arī nepietiekama komunikācija, teiksim
tā momentā, tad, kad ir jārisina kaut kādi jautājumi akuti, kad deputāti ļoti aizņemti un neizskatē vēl priekšlikumus. Nav mehānismu regulāri saziņā ar visām NVO, ko arī vienai pašvaldības saziņās par to, ka tiešām ir NVO sektors mums ļoti plašs. Un tāda viena līdzekļa, kā sazināties ar visiem, pieņemsim kaut kādas skrejloklis vai NVO atsevišķu sadaļu mājaslapā, tā kā nav konkrēta mehānisma, kā apzināt visas biedrības. Un kā respondenti atzīst, ka NVO darbība dažkārt tiek ignorēta vai uztverta formāli. Pašvaldība reaģē tikai uz aktīvākām un lielākām biedrībām. Kā pieņemsim tās jaunas biedrības, kuras varbūt tikko sāk savu ceļu, viņiem ir diezgan pagrūti izsisties starp tiem lielajiem, kuriem ir lieli projekti, lielas aktivitātes un tā kā viņas paliek mazāk manāms. Un respondenti atzīst, ka joprojām ir birokrātija un sarežģīti procesi, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvām aktiem, kad tas ļoti laikietīgi un sarežģīti. Un tas, ko jāatzina liela daļa respondentu, bija, ka trūks mehānismu NVO ietekmei lēmumu pieņemšanai vai politikas veidošanā. Tas tiešām bija lielākā daļa, lielākajās aptaujas atbildēs par to, ka NVO sektors ļoti grib piesaistīties kaut kādā veidā gan no lēmumu pieņemšanā, kas attiecās tieši konkrētiem vai novadiem, vai pagastiem, vai pilsētu, un ka viņi uzskata, ka tomēr šis sektors Jēkabpils novadē ir diezgan ar tādu lielu pieredzi, ko viņi var arī nest pašvaldībai par labu. Protams, bija arī ierosinājumi, tie ir vairāk apkopoti gan no aptaujām, gan arī no pašvaldības sērgas. Viens no tiem ir respondenti ierosina izveidot labāku informācijas aprates sistēmu, nodrošināt līdzvērtīgu attieksmi pret visām NVO, kā arī attīstīt strukturētu un kārstatām atbalsta mehānismu. Jo, kā jau es minēju, joprojām ir jautājumi par to, kas un kā tiek atbalstīt, kā tiek iegūti punkti novērtējumā par projektiem, kā tiek iedots finansējums. Neskatoties uz to, ka tas mehānisms strādā jau diezgan ilgi, bet tāds kaut kas tur nenostrādā līdz galam, ko joprojām tie jautājumi ir. Ko arī NVO sektors ļoti vēlētos, ka būtu kopīgi izstrādāta stratēģija, kas ietver ilgtermiņu plānošanu, regulāru saziņu un konkrētus mērķus un rīcības plānus, finansiāla stabilitāte un skaidri mehānismi, vienlīdzīgas iespējas nevis atsevišķu organizāciju izredzētība. Ļoti vēlas arī iesaistīties reālā līdzdalībā, ne tikai formālā, pieņemsim darba grupas, padomi, sabiedriskās apspriedis, kur tiešām tas NVO sektors būtu sadzirdēts. Pašvaldības pretimvēršana, atbildes uz iesniegumiem, iespējas iesaistīties agrīna lēmumu pieņemšanā. Ko vairāk respondenti bija atzinuši, ka trūkst tādas tiešas komunikācijas. Tas nozīmē, ka tiešām tās varētu būt darba grupas vai lielākas konferences, teiksim tā, ka tā sadarbība bieži vien viņam liekas var būt formāla. Aizsūtot iesniegumu, jāsaka, dabūt no savu atbildi, bet ļoti daudz atzina, ka tiešām ar savu pieredzi gribētu iesaistīties kaut kādos lēmumos, ietekmēt un uzlabot šo darbu. Kā jau es minēju, bija mums arī sniegti dati par finansējumu, kas tiešām ir ļoti pozitīvi vērtējums. Bija sadalīts trīs posmos, kas ir finansējuma piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem, un jāatzīst, ka tas finansējums katru gadu mazliet palielinās, kas arī ir ļoti pozitīvi. Katru gadu arī šis pieteikumu skaits ir stabils un augsts, viņš tiešām arī pieaug. Šajā pēdējā posmā, 2021. gadam, šis pieteikumu skaits palielinās līdz 56 pieteikumiem. Tas ir tiešām pozitīvi, ka praktiski lielākā daļa vienmēr ir apstiprināti. Un šajā finansējuma daļā vienmēr pašvaldība ir spējusi, mēģinājusi un arī darījusi, ka viņi atbalsta vienmēr vairāk projektus nekā sākotnēji plānots. Vienmēr ir atrasts papildus finansējums un vienmēr meklēt risinājumu, lai atbalstītu visvairāk projektus.
Ir arī tāda finansējuma sadaļa kā projektu konkurss. Kā jūs redzat, 23. gadā atbalstīti ir gandrīz visi, 24. visi pieteikumi ir atbalstīti, 25. gadā ir tas smagākais gads, kad arī pieteikumu skaits palielinājās un bija saņemti 55 pieteikumi, cik es zinu, vienkārši to brīdi, kad bija veikts pētījums, vēl datu nav bijis gāja apstiprināšana, bet cik mēs interesējamies pēc tam, praktiski visi bija atbalstīti, bet bija ļoti samazināta katra pieteikuma summa, jo, diemžēl, šajā posmā finansējums nemainās jau kuru gadu. No 25,000 viņš izauga līdz 30,000, bet tas ir arī viss. Tur finansējums nepalielinās, līdz ar to šis ir tāds sākīgais jautājums šajā posmā. Projektu līdzfinansēšana no 23. gada līdz 25. gadam arī finansējums mazliet bija palielināts. Veiksmīgi ir atbalstīti ļoti daudz projekti. No 23. gada tie ir 7. Tajā brīdī, kad mēs veicām pētījumu, vēl arī datu nebija par 24. gadu. Kas atvainojās, nebija, tad tālāk atzīmēs. Bija 6 projekti apstiprināti, bet 25. gadu vēl nebija. Šī līdzfinansēšanas projekta mērķis ir stimulēt NVO piesaistīt ārējos resursus, tas nozīmē pašiem meklēt kaut kur finansējumu lielajiem projektiem un attiecīgi pašvaldība atbalstīs šos ideju konkursus. Un 24. gadā, ja mēs runājam, tad bija atbalstīts hokeja treniņu zona, zaļā klase, Dembicūsies promenāde, bērnu rotaļu laukums, daudzfunkcionālais laukums Gārsenē. Jāatzīst, ka šajā projektu līdzfinansēšana ideju konkursā viss finansējums atbūt pilnā apmērā. Kas ir ļoti pozitīvs, nozīmē tiešām NVO sektors darbojās, viņš meklē pats šo iespēju realizēt kaut kādas savas idejas un veiksmīgi arī sadarbojas ar pašvaldību. Pašvaldība atbalsta arī NVO sektoru vienkārši ar telpām un saprašanās vietām, kas ir ļoti daudz NVO sektoram, jo ne visiem ir iespēja tikt pie telpām. Un šobrīd jau veiksmīgi darbojas NVO kopienu centrs. Tajā brīdī, kad mēs veicām šo pētījumu, izveidi bija tikko sākusies, taču šobrīd viņš veiksmīgi strādā, telpas jau ir praktiski aizpildīts. Cilvēki labprāt iesaistās arī iekārtošanā, pārvācās, kā šīs varētu tiešām būt veiksmīgs risinājums tam, kā biedrībām rast domu biedrus, jo tas nozīmē, ka visi viņi atrodas vienā vietā. NVO kopienu centrs atrodas Rīgas ielā 192. Telpas tiešām ir lielas, gaišas, ar saviem varbūt izaicinājumiem, bet visādā ziņā noteikti tā ir vieta, kur viņiem satikties. Ir arī konsultācijas un informācijas atbalsts. Ir, protams, arī darbinieks, kas atbild pašvaldībā par NVO sektoru, palīdz ar konsultācijām, projektu sagatavošanu un jautājumu izstrādāšanu. 25. gadā norisinājās veiksmīgas sadarbības sanāksme ar Vidusdaugavas NVO centru, kur tika apspriesti aktuāli jautājumi un nākotnes mērķi, un pašvaldības plāns ir arī rīkot šādas sadarbības pasākumus dialogu stiprināšanai, jo arī pašvaldība pati atzina, ka šīs tiešām ir tāds veiksmīgs formāts, kurš sadzirdēt. Pēdējā pētījuma metode bija darēja strukturētās intervijas ar pašvaldības ar NVO attīstību nodaļai. Kā mēs atzinām un redzējām iepriekš, arī pati pašvaldība atzīst, ka NVO Jākpils novadā darbojas ļoti dažādās jomās. Sports, kultūra, sociāla aizsardzība, veselība, izglītība, jaunatne. Kā aktīvi iedzīvotāji ļoti labprāt veido šīs kopienas, aizstāv intereses, uzlabo sadarbību ar pašvaldību. Un pašvaldība ļoti atzīst šo NVO sektoru kā sabiedrības balsu un iniciatīvu avotu. Jo ļoti, teiksim tā, atzīst, ka nāk ļoti labas idejas, ļoti vērtīgas idejas un priecē arī tas, ka šīs idejas tiek realizētas un viņas nepaliek vienkārši kaut kur novērtā. Kas attiecās uz tādiem izaicinājumiem, tas ir joprojām pilsētas un lauku teritoriju savstarpējā sadarbība, jo pašvaldība atzīst, ka pastāv šī distance un vāja sadarbības ar pilsētas un lauku biedrībām. Kāpēc tas varētu notikt? Tas ir viens no
cēloņiem tas ir attālums un komunikācijas trūkums, lauku biedrības ir mazākas, iespējams ar vajāku pašpārliecību, pilsētas biedrības pamanākas un aktīvākas. Bet ko atzīst pašvaldība, ka bieži vien no lauku teritorijām šīs idejas nāk tādas ļoti vērtīgas un tiešām ar tādu pievienoto vērtību, jo lauku teritorijām iedzīvotāji labāk un ātrāk redz, kas ir nepieciešams tā kā savā mazajā nometā. Kāds varētu būt pašvaldības risinājums, ko viņi piedāvā, tie iespējams varbūt ir papildus punkti projektu konkursos par sadarbību starp biedrībām. Lai veicinātu, teiksim, to šo komunikāciju, lai nav tā, ka tomēr aktīvas biedrības darbojas pašas par sevi un tādas mazākas biedrības paliek vienas pašas. Kā galveno sadarbības izaicinājums pašvaldība atzīst, kad viņām arī trūk šīs atgriezieniskās saites no NVO puses, ar ko tas ir saistīts, ar to, ka bieži vien piešķirs pieņems finansējumus, bet nav dabūt atgriezieniskā saite par projektu vai par kaut kādu aktivitāti. Šeit tad arī tās publicitātes prasības netiek ievērotas, kas arī, teiksim, pašvaldībai liekas, ka viņiem arī tas tādu izraisa mazu sāpi, kad viņi aktīvi iesaistās kaut kādās aktivitātēs, bet šīs sīkums nav ievērots. Birokrātisks sloks un nepietiekama cilvēku resursu kapacitāte, nepilnīgi finansējuma piešķiršanas kritēriji, iespējams savā veidā tiek atzīta arī politiskā ietekme un šī sabiedriskā labuma statusu kontrolas trūkums no valsts puses. Kā bieži vien biedrība ir atzīta, ka ir ieguvusi šo sabiedriskā labuma statusu, bet īsti nesaprot, kāpēc viņš ir vajadzīgs un arī neievēro šīs prasības. Protams, ka pašvaldība to kontrolēt nevar un attiecīgi arī nepārbauda. Tajā brīdī šīs varētu būt tāds vairāk jautājums valsts līmenī izcīnās. Izaicinājumi kā tādu NVO sektorā pašvaldība atzīst, ka daļa biedrība vēl joprojām neizprot šo NVO būtību un sabiedrisko mērķi. Un nereti biedrības dibināts tikai finansiāla atbalsta iegūšana, nevis sabiedrības labuma dēļ. Šeit varētu minēt to, ka tiešām bieži vien iedzīvotāji apvienojas vienkārši realizēt kaut kādu projektu. Iespējams, tā aktivitāte vērsta tikai uz biedrības iekšieni, nevis tā kā uz pašu sabiedrību. Un tajā brīdī liekas, ka te biedrības biedri īsti nesaprot, kāpēc tad vispār tas būtu jādara, jo nekāds, teiksim, pievienotās vērtības tas nav. Tas nenes. Pašvaldība uzskata, ka nepieciešams izglītot iedzīvotājus vairāk nozīmi, funkcijām un atbildību. Šis tiešām bija tāds ļoti plašs jautājums, ko mēs apspriedām ar pašvaldību par to, ka tieši iespējams, ka tas vairāk attiecās uz tādiem jauniem cilvēkiem, kas reģistrē šīs biedrības, ka bieži vien viņi vēl nesaprot, kāpēc to darīt, kāds ir tas pienesums sabiedrībai, kādas vispār tās aktivitātes varētu būt gan organizētas, gan realizētas. Un īsti viņam nav skaidrs vispār tas sadarbības mehānisms, gan ar pašvaldību, gan ar biedrībām savā starpā. Visādā ziņā šī intervija atstāja ļoti labu iespēju par to, ka pašvaldība ļoti labi apzinās, kādi šie trūkumi, iespējams, viņi vēl nerod šo risinājumu, bet noteikti ir fiksēti un pamanīti šie trūkumi pašvaldības darbā sadarbībā ar NVO sektoru. Protams, ir arī pozitīvie sadarbības aspekti. NVO paplašina pašvaldības kapacitāti, rīko pasākumus, uzlabo infrastruktūru un iesaistīt iedzīvotājus, arī veicina sabiedrības viedokļu dažādību dialogu ar pašvaldību, rada iespēju dalībnieku aktivitātes un efektīvāk izmantot resursus, un pašvaldība tiešām atzīst, ka NVO nāk ļoti labas un spēcīgas idejas, kuras ir veiksmīgi tiek realizētas. Kāds ir pašvaldības nākotnes redzējums? Tā ir kopienas centra izveide, kas šobrīd jau, kā minēšu, veiksmīgi strādā. Tā ir viena ēka visām biedrībām. Tur iespējams izmantot gan kopīgas telpas zāles, gan katrai biedrībai ierīkot kaut kādu savu vietu. Ar kādu mērķi šis tika darīts, lai tiešām veicinātu šo biedrību sadarbību, resursu apvienošanu un arī informācijas apkopošanu. Un viens no tādiem virsmērķiem var būt arī
veicināt šo pilsētas biedrību sadarbību ar lauku teritoriju biedrībām. Un iztecinot visu skaisto no manas teiktā, protams, kad ir arī būtiskākie secinājumi, kā mēs gribētu pievērsties, kad jāatzīst, ka NVO sektors ļoti stabils un augošs, ka tātad no 2001. līdz 2005. gadam NVO skaits ir pieaudzis no 303 biedrībām uz 330. Likvidācijas skaits saglabājas ļoti minimāls. Tas ir kurā gadījumā tiešām apliecina, ka sabiedrība ir ilgspējīga un ar domu attīstīties eksistējoša, un ka vispār iedzīvotāji tiešām ir ļoti gatavi iesaistīties kopienas dzīvē, dibinot, uzturot biedrības un aktīvi darbojoties tajās. Nepietiekama sadarbība un komunikācijas starp pilsētas un lauku NVO, jo gan paši respondenti, gan pašvaldība atzīst, ka tomēr pastāv šī izteikta distance starp Jēkabpils pilsētas un lauku teritoriju biedrībām, ko ietekmē attālums, resursu nevienlīdzību, gan arī iespējams savstarpēja konkurence. Šis sadarbības trūkums mazina kopā NVO sektoru spēju koordinēt pārstāvēt sabiedrības intereses, izmantot kopīgus resursus. Kā arī, protams, šis sāpīgais jautājums ir finansējums, un kā tāds galvenais izaicinājums ir finansējums atbildības caurspīdīguma un strateģiskās plānošanas problēmas. Vēl joprojām NVO sektors saskarās ar neskaidrajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un nepietiekamu finansējumu sašķīdību, kas dažbrīd tiešām rada šo neuzticību pašvaldību un nevienlīdzību atbalsta sadalas starp organizācijām. Tas kavē vienlīdzību pieeju resursiem, veicina privileģētu biedrību un priekšrocības. Daļa respondentu, kā jau es minēju, bet arī pašvaldība atzīst, ka tiešām lauku teritoriju biedrības saskarās ar resursu trūkumu un zemāku līdzdalību. Lai arī aktīvas biedrības darbojas mazāk apdzīvotos pagastos, tas bieži cieš no ierobežotiem resursiem un kapacitātes trūkumā. Tas nozīmē, ka, protams, ka iedzīvotāju skaits samazinās, jauniešu skaits samazinās pagastos, un šīs arī ir viens no tādiem izaicinājumiem, bet es domāju, noteikti risinājums tam ir. Un ir nepieciešams strukturēt pašvaldību un atbildības sadalē NVO jomā. Arī pati pašvaldība atzīst, ka būtu jānodala NVO sektors no uzņēmējdarbības jomas, lai uzlabotu to darba efektivitāti un atbalstu koordināciju. Un kā jau es minēju, šobrīd trūkst vienotas komunikācijas sistēmas un atgriezieniskās saites mehānismu, kas apgrūst sadarbību un projektu publiskās uzraudzības. Pārēsim pie pārējās veiksmīgākās daļas tie priekšlikumi. Viens no tiem ir izveidot vienotu NVO sadarbības un atbalsta moduli pašvaldībā. Pieņemsim izstrādāt ikgadēju NVO pārskatu par reģistrētajām organizācijām to darbības jomām, aktivitātēm un vajadzībām, kā arī veidot publisku datubāzi vai reģistru par NVO sadarbības darbības jomām un aktivitātēm nodrošināt pārskatāmību un vieglu piekļuvi informāciju. Kā arī nodrošināt taisnīgu un caurspīdīgu NVO finansēšanas sistēmu, ieviest skaidrus publiski pieejams projektu vērtēšanas kritērijus, kā arī regulāri informēt sabiedrību par to, kā tiek sadalīti pašvaldības līdzekļus starp NVO un kādi principi tajā ir ievēroti. Veicināt sabiedrības līdzdalību un komunikāciju ar NVO sektoru. Tas varētu būt kā iesaist NVO pārstāvjiem iesaist pašvaldības komisijās, darba grupās, lai viņu viedokļi tiktu ņemt vērā un uzklausīt. Iespējams, palīdzētu arī organizēt regulāras tikšanās iedzīvotāju padomus, jo īpaši lauku teritorijās. Kā arī jāatzīst, ka šobrīd ļoti maz tiek izmantot digitālie rīki. Šis arī varētu būt viens no risinājumiem, lai paplašinātu šo sabiedrības iesaisti un ideju apmaiņu. Uzlabot pārvaldību un atbildību NVO sektoram, tas ir izstrādāt vienos publicitātes prasības visām NVO sektoram, kas saņem šo projektu finansējumu no pašvaldības. Un tomēr apsvērt iespēju struktūrāli atbildību uzņēmējdarbības un NVO sektoru pārvaldību, radot atsevišķu pozīciju vai nodaļu NVO jautājumiem. Apkopot, izplatīt labās prakses piemērus, lai kalpotu kā motivācija citām organizācijām darboties. Tas ir arī viss. No sevis es gribētu piebilst un pateikt vēl paldies gan pašvaldībai, gan tiem, kas piedalījās vispār pētījuma
datu savākšanai tas tiešām bija izaicinājums. Nevienmēr viedokļi grib tikt izteikti un tikt uzklausīti. Šīs priekš mums arī bija diezgan liels izaicinājums gan apkopot, gan saprast, kurā brīdī kaut kas nedarbojās. Bet tiešām šī sadarbība bija veiksmīga visā šajā ilgajā darbā. Un ko man no sevis gribās pateikt, arī man liekas šīs dienas teiksim tā, sākumā šīm lielajiem darbam, ka komunikācija ir šī risinājuma atslēga. Man liekas, jo vairāk mēs spēsim komunicēt viens ar otru, gan biedrības ar NVO, gan nevalstiskais, gan kopumā nevalstiskais sektors ar pašvaldību un pašvaldību ar mums, man liekas, jo veiksmīgāk būs šī sadarbība. Izaicinājumi ir, secinājumi ir, un man liekas, veiksmīgākā atslēga ir tāda, ka pašvaldība apzinās lietas, kas būtu jālabo, un noteikti tas arī, mēs ļoti ceram, ka noteikti tas arī notiks. Paldies! Paldies par stāstījumu. Paldies, teiksim, Jūlijai par Paldies arī par to stāstījumu, kas bija mums iesildīšanās daļā. Ļoti jauki. Tagad mums sekos pusdienas pārtraukums vai svinīgas pusdienas. Tas, protams, ir labākā vieta, kur apmainīties viedokļiem, kur noteikti atrast to saikni starp jūsu pusi, starp labo krastu un kreiso krastu. Vārdos jau viņa ir tikai darba. Ne, vārdos. Jums, redziet, ir jau domas. Jā, tad Krustpils celts. Jā, bija tāda. Jā, iedzīvināsim, jo mēs šeit esam sapulcējušies tieši šī iemesla dēļ, vai pēc, vai ar mērķi, lai nākamajā reizē jau mums tādu jautājumu nav. Jums ir, mums nav. Ja jums ir kaut kas tāds, kas mums nav, vai jūs ar to padalītos? Ideju līmenī kaut vai. Un attiecībā par mākslinieciskajiem pasākumiem, kas varētu apvienot abus krastus, jā, tad nav jāgaida, kamēr ziemā aizsals Daugava. Jā, kas nenotiek vienmēr. Jūs ziniet, cik brīnišķīgi skan koris, kad viņš ir ezera vidū, uz plosta, kas tā ir par akustiku. Ja, un ja mums izdotos izveidot labā un kreisā krasta apvienoto kori, ja, un dirigents jau mums ir, vai ne? Lūk, tad sagatavot jūs uz otro daļu, mums būs ļoti interesanta lekcija no Ulda Dūmiņa, no Jelgavas novadiejas, ja es nekļūdos, jā. Arī es ar viņu esmu sastapies dažādos semināros un fórumos, ļoti interesants cilvēks. Tātad daudz noteikti jau viņu arī pazīst. Un tad mums būs viena ļoti interesanta lekcija, ko mums vadīs mūsu norvēģu viesis, es laikam teikšu draugs, jo viņš te nav pirmo reizi, tas ir Alfs Johansons. Ir tautā, mēs zviedru saucam par Johansoniem, vai ne? To nevar, to. I translate you later. Lūk. Un tā būs 3 stundu lekcija, noteikti ļoti interesanta, ļoti atraktīva. Jā, kā mēs varam, jo 3 stundas noturēt cilvēku uzmanību, tur tas ir jāprot. Tā kā
Mūs gaida ļoti interesanta otrā dienas puse. Nu un finālā, tas, kas vienmēr pietrūkst, kas mums pietrūkst? Nauda pietrūkst, vai ne? Lūk, un tur mums būs Ārs Andlers finanšu piesaiste ideju īstenošanai. Tur atkal mēs varēsim smelties. Mēs esam jau iesildījušies, mēs esam jau izstāstījuši. Mums jau ir plāns, tātad atliks tikai noklausīties un iztaujāt. Un tagad visiem labāk tīk. Paldies jums! Das wird wie innovatives Methoden.
Jā.